Trešajās es atnācu karpās uz plūda. Šodien mēs ķersim karpus un karūs. Gaidīsim jauns rekordus, bet vai sanāks? Nezinām. Gaidīsim. Esmu atnācis ar mazu mantām, bet domāju, ka šodien pietišot. Barība man ir traperi, kukurūza ēsmai un sliekas. Tāpēc tagad likšos kopā. Vienīgais, kas šodien var copēt traucēt, tas ir pretīgs un spēcīgs vējš. Esmu salūcies, tā kā manta maz, tas izdevās ātri. Tagad mēs jauksim barību. Kā jau es minēju, barība man ir traperis sarkanais, un tagad mēs viņu uzjauksim ar dīķu ūdeni. Painis ir 5 litri. Tātad apmēram esmu paņēmis līdzi, sanāk 2,5 litri barības, jo man ir puspainis. Vienīgais, kas man nepatīk traperu barībās, ir tas, ka viņa sarkanā barība vai citu krāsu barības krāso rokas. Tas man ļoti nepatīk. Īpaši sarkanās. Barība ir uzjaukta. Tagad iebarosim makšķerēšanas vietas. Esmu uztaisījis šādas sarkanas smukas bumbiņas un esmu izvēlējies iebarošanās vietas. Tā kā dīķa grunts ir gandrīz līdzena un uz grunts nav zāļu, tāpēc izvēlējāmies vietu, kur ir zāles un krūmi, jo zivs tur mēģinās slēpties, bet mēs viņu tur sagaidīsim. Pirmā vieta ir šeit, tūmā, patās. Otrā vieta ir vis tālāk. Ļoti labi. Esmu iebarojis. Tagad sāksim copi. Es jums vēlos parādīt savu sistēmu. Sistēma man ir ļoti viegla. Parastais puts uz 2 melnām gumijām, 2 saspiežamie svini. Svars viņiem katram ir grams. Un tad man aiziet pavadiņa, kas ir plānāka nekā pamataugla. Un diezgan liels āķīts. Bija 8. numuriņa. Tagad veidosim metienu. Tikko man bija ļoti interesants opīt, plūdi sāka vilkt uz malu, un mums ir pirmā zivs. Un viņa ir ļoti liela. Smukas pogulē. Vau! Kādu spēku viņa mums šobrīd dod. Uz slieku un vienu kukurūziņu. Kātiņš ļoti smuki atstrādā. Un šī karpa mums dod sveicienus. Nesaprotu, kāpēc, bet ar šo kātiņu man ir grūti nošancēt. Iespējams, kāds pamīkst šādām karpām. Viņa mēģina aiziet uz dziļo daļu, jo šeit ir saklāks.
Laikam viņa ieelpoja gaisu un beidzot padevās. Nē, tomēr nē. Labs jautājums, kā viņu paņemt. Ja šobrīd es ar vienu roku filmēju, jo cope bija ļoti negaidīta. Lielā skaistula mūsu. Tikko paņēmu šo skaistulu lielo ārā. Lūk tāda. Lūk, cik bumbīgi. Rokas slid ārā. Un mums laikam ir jaunais karpu rekords. Āķis ir smuki jāķējies, jo mums ir pareiza sistēma. Džek, šo mazo ruksīti, kas ir mans jaunais rekords, mēs viņu noliksim saimnieku nostādītajā vannā, jo beigās es vēlētos apkopot mūsu lielo monstru rezultāts. Cope gandrīz notika uzreiz, un es parādīšu, ko es noķēru. Uz vienas kukurūziņas un dārza saraktās sliekas. Un paņēmu tuvajā distancē, tur, kur mēs piebarojam. Tātad viss izdodās tā, kā vajag. Un man ir ļoti skaisti copīti. Un zivs ir paņēmusi un mierīgi lēnām peld uz malu. Uts šobrīd apstājās, bet es pieļauju, ka galā mums ir zivtele. Jo mums pluts sāk ļoti ātri doties prom. Nu, cērtam. Un ir zivs. Nepratojas. Iespējamās zivs var būt karūs. Nē, tomēr gan pretojās. Bet jā, man bija taisnība. Un mums ir mazi karūs. Karūsas gan es nelikšu mūsu vanniņā, bet laidīsim šīs mazās sudrabotās skaistlītes maliņā. Maliņā, jo lai es nepostu copi mūsu lielajām mamām. Bet vispār laidīsim apakaļ dīķī. Lūk, šo mazo skaistlīti laidīsim vaļā. Pazūd. Esmu nomainījis esmu uz 2 kukurūzām, jo man tās karūsiņas ir reāli apnikušas. Viņas tik ņem un ņem. Bet mēs jau atbraucām pakaļ mūsu trofejām. Maziņš, sudrabotais, skaistols karūs. Laidīsim vaļā. Šī arī galvas atraumēta. Kaukšā dīķi ēd laikam viņas vai traumē. Bet kā izpēldē. Copē mums viss veiksmīgi izdodas, tāpēc liekam šādas lielas sliekas uz mūsu smukā āķīša. Un pieliekam galā slepeno ēsmi. Kukurūza. Un metam iekšā. Un mums ir kārtē copī. Galā mums ir kārtu mazulīte.
Un vēl viens sudrabotās kaislīgi, kur mēs jo mums vajag karpas. Copi esmu beidz, parādīšu rezultātu. Lūk, šās mums ir rezultāts. Ir viena smuka mamma un tāds 3 mazulītes. Nē, atvainojies. 4. Laidīsim viņus visas tūlīt vaļā. Laidīsim šīs smukās skaistos vaļā. Sāksim ar vismazāko. Pavisam mazulīte, bet emocijas tomēr viņam iedā. Mēs esam pietupušies un laidīsim viņu vaļā, lai viņai tālāk izdodas dzīvē. Tagad laidīsim vaļā otro mazāko. Lūk, šī. Šī ir daudz lielāka karpiņa, bet joprojām maziņa, mazulīte. Lai viņa aug lielāk un nes mums vairāk emociju. Laidīsim viņu turpat tur palaidām mazo. Un viņa devās savā ceļā. Un man bija iemesta makšķera, un man bija tikko cope, kuru ievilka zālēs un pameta. Labi, ne par to ir šobrīd runa. Šobrīd ir runa par to, par copas nobeigumu. Tagad laidīsim vaļā nākamo mazāko no šīm 3. Kur palika viņa? Lūk, šī. Šis ir smuks eksemplāriņš. Apmēram 200 grami. Laidīsim šo skaisto arī vaļā. Copi nesanāca nofilmēt, bet tikko laižot pēdējo karpiņu, paņēma vismazākā maziņa un laidīsim viņu arī vaļā. Tagad laidīsim vaļā. Jā, šo skaisto. Šī jau ir ap puskilo. Laidīsim šo skaisto vaļā. Otrā lielākā. Un smuki viņa dodas savā ceļā. Tagad laidīšu savu lielo mammu vaļā. Man jāplaiž smuki, lai atnes vēl lielākās. Tā kā zemūdeni aizgāja. Savu copu esmu beidzis, savas karpes esmu saķēris, jaunu rekordu uzstādījis, cope izdevusies. Ar tā visiem un piesakot pie kanāla MD Cope.